Dāmas un kungi, Alūksne Baltijas čempionāts 2026. Šodien mēs esam šeit un mēs svinam. Ir triatlona svētki. Šodien pirmā diena. Esiet visi laipni aicināti piedalīties gan tautas, gan sporta triatlona stafetes distancēs. Alūksnes triatlons, Baltijas čempionāts. Visi laipni aicināti. Redzot šodien, kad atkal ir Baltijas čempionāts triatlona Alūksnē, es tiešām ļoti priecājos un tā ģeogrāfija ir ļoti laba un Alūksnē, jāsaka tā, šogad mums ir cita trase, pateicoties tam, ka notiek tilta rekonstrukcija, Alūksnē triatlons piestāv. Johannes Sīk from Estonia. Previous year at Baltic Championship, second place. This year, 2026, golden medal. Johannes, tell me, how do you feel? It feels nice to win, and it was my first Baltic Championship gold, so yeah, I'm glad. Baltijas čempionāts šogad 5. vieta, pagājušajā gadā 3. vieta. Stāsti, kā tev šodien gāja? Šodien gāja diezgan, es teikšu godīgi, grūti. Sanāca ieskriet vai iebraukt drīzāk Lietuvieti, un tur jau atklipsējas abas pedāļas, un tad jau pazaudē vispār jebkuru, man liekas, iespēju šodien cīnīties par vietam uzreiz. Tā kā mēģinājām panākt, bet nesanāca. Prieks vismaz par to, ka kurps nepazaudēja. Labi, tieši tā. Kā jūties? Labrīt, ļoti labi. Apsveicu tevi šogad zelta medaļa. Tās man bija arī mērķis, tā kā visu darīt vienai pašai. Un man prieks, ka tas izdevās un uzgāja pēc šīs uzvaras. Kā ar laikapstākļiem, vai neietekmē? Tomēr šodien ir ļoti karsts. Nē, laikapstākļi bija ļoti labi, vienkārši izcili. Ko tu novēli visiem saviem konkurentiem? Vairāk trenēties. Sveicināti skatītāji! Mēs šodien esam Alūksnē, otrā diena lielais triatlons. Un vakar bija Baltijas čempionāts, šodien Latvijas čempionāts. Tā kā sekojam līdzi interesantiem notikumiem. Pirmais triatlons. Ideāli. Priekš pirmā labi, ideāli var teikt. Mēs jau esam skrējuši. Esam skrējuši, bet triatlonā neesam. Jā, triatlonā neesam piedalījušies, bet būs arī nākošais. Es skrēju, viņš brauca. Mums bija tā kā stafete. Un Dāvis peldēja. Viens peldēja, viens ar riteni, viens skrēja. Ļoti aizraujoši. Tas būtu 2 vārdos. Tā, ka gribētos vēl kādreiz pamēģināt.
jau mēģināju tieši pēdējā riteņbraukšanas aplī, kad mums palika laikam apmēram 3 km līdz velobraukšanas, veloposma beigām. Es nedaudz atrāvos, lai vienkārši uzvilktu zeķes un pēc tam jau paskriet nedaudz ātrāk un pavērot situāciju, kā tur ies. Izrādās, ka Francis arī netaisījies nemaz mani noķert. Skrējiens bija diezgan baudāms. Labi, ka nebija tā lielā saule īstenībā. Vakar jau bija kārtīgs cepets Baltijas čempionātā. Labi, ka tie mākoņa lietas uznāca. Un jā, tā arī noskrēja. Kājas bija ļoti smagas, bet tā jau nebija tik grūti īstenībā. Šajā konkurencē tu tā kā mēģināji, ka tu varētu būt trīniekā? Es vispār uz neko nemērķēju. Tikai ātrums. Edijs, kad es uz visu laiku Ediju skatījos, kad viņš man bišķiņš attālinājās riteņbraukšanā. Es zināju, ka viņš skrien ātri. Viņš man bija īstenībā mērķis pēc iespējas attālināties, lai nesadzen. Jo smiltenē viņš man vienmēr apdzen. Nav godīgi. To viņa fotogrāfija varbūt ir treniņas lietas, jā, lai sevi motivētu. Es nezinu. Jā, sarunāts. Šogad man labi sanāca diezgan peldēšana un riteņbraukšana stabili noturēja. Bet skriešanā varēja labāk šogad. Tomēr no otras puses diezgan forši, kad arī pamainījās trases konfigurācija un arī nedaudz savādāk bija. Un, jā, bija nedaudz jāpielāgojās, bet forši. Un forši, kad arī veloposmā bija atbalstītāji velotrases vidū. Riktīgs prieks bija šodien startēt un uzvarēt. Paldies visiem atbalstītājiem, tiesnešiem un organizatoriem un visiem, kas bija šeit klāt. Super! Tiekamies nākamā.